Heisā! Mani sauc Artis. Zane. Mēs esam Vabru ģimene no Ikšķilas. Kādu laiku mēs padzīvojām Norvēģijā, Bergenā. 10 gadus tieši, un nu jau sanāk 6 gadus. Pirms 6 gadiem atgriezāmies atpakaļ Latvijā. Tajā brīdī tas bija mana dzimtā pilsēta, tā bija mana dzimtā pilsēta Skrunda. Un tā posms pa posmam, saprotot to, ka mūsu darbnīca, kas ir apdrukas darbnīca, ir nepieciešams būt tuvāk ekonomiskajam centram Latvijas, lai klienti var ērtāk atbraukt, un mēs varam aizbraukt pie klienta. Un vispār Latvijas centrā būt, tad Ikšķila bija fantastiska vieta, kurā dzīvo Zanes māsa jau. Un tā bija vieta, kurā būt tuvu saviem tuviniekiem un arī, kas saka, forši būt tuvu saviem biznesa partneriem. Prom no Rīgas Burzmas. Prom no Rīgas Burzmas, jā, klusā foršā pilsētā No Ikšķila. sastrēgumiem. Pie Daugavas, kur var vasarā saldējumiņu uzēst, iziet ārā no darbnīcas. Tajā brīdī nebija nekādu saistību, nebija vēl sievas, bija draudzene, Zane. Nebija bērnu, nebija kredīta saistību, bija bračka, kurš jau bija apostījis gaisu Bergenā. Teica, baigi labi, nāc, padzīvo, pastrādā, pasties, kā tur izstās, super. Gribējās jau kādu laiku, tā kā, pastīties, kā ir ārpusē višķi. Un sākumā doma pusgads, un viss forši atpakaļ. Vai pagāja tas gads ļoti ātri. Otrais, trešais, ceturtais. Bet vēl jau tu nebija, tu jau vēl biji Latvijā. Un tad sapratu, ka jāaicina tā draudzene šurp, jo varianti jau nav. Jo attālināt attiecības tur tādas dīvainas. Būtībā sanāca atbraucu tā kā pakaļ, ielicām viņas Opelī un devāmies uz Bergenu, kur es jau biju sarūpējis tā kā, pārim pienācīgu dzīves vietu. Tā kā jau lai ir kur palikt un būt. Biju apstiprinājis, ka viss ir forši, ka Norvēģi ir forši cilvēki arī. Es biju sācis mācīties jau norvēģu valodu, arī jau kursos gāju. Un Zane, tad, kad mēs nolēmām, Zane šeit mācījās kursos, kuri pēc tam bija jāpārmācās pa īstajā norvēģu mēlē. Jā, un tad baigi ātri viss aizgriezās, piedzima Agnese. Jā, uzreiz. Uzreiz 5 gadu atbrauc, jā. Un piedzima Agnese. Un kā tas ir diezgan bieži, kad to bērnu dēļ mēs sākām meklēt kaut kādas vairāk lietas, kas, kur iesaistīt meitu, lai viņa nezaudē to latvietības sajūtu. Latvisko, jā. Un atradām foršu skoliņu, foršu cilvēkus, kurš bija nodibinājuši skoliņu. Vai tajā brīdī jau saucās Bergaus? Nē, tad vēl nebija Bergaus. Tad bija izkrit no prāta. Tad jau bliezām pirmos Jāņus Bergenā vispār. Bija ļoti iespējīgi tāda. Fjorda malā. Taisīja ugunskuras. Forši arī daudz cilvēku iesaistījās, viss notikās un attīstījās. Tur grupas aicinājām uz 18. novembra pasākumiem. Jauno Jāņu orķestrs, Kārlis Kazāks bija, kas vēl bija, daudz ir bijuši. Bet tie bija tie pirmie lielākie. Un tad tās dēļas tur tā izvērtās. Un nepamanot pagāja te 10 gadi. Klikšķis bija. Mēs gan jau tā kā bijām nobrieduši viss kaut jānobāzējās. Esam nevis ar vienu kāju tur Latvijā, ar otru kāju Norvēģijā, un tad atvaļinājums Latvijā un atpakaļ darbos un sabiedriskajā dzīvē Norvēģijā. Paliksim Norvēģijā, viss nolēmts. Tad braucām uz dziesmīšiem, un tad braucot atpakaļ kaut kāds tur emocionālā stīga aizvērās, un
vēl pluses nostrādāja tas, ka pāris notikumi bija tādi, ka tev saprot, tev jāmet viss pie malas, jābrauc uz Latviju, tur, uz kādu tuvinieku bērēm, uz kādiem notikumiem, kur tu bieži vien nevar būt klāt, jūs esi promies. Bēres ir tā, ka tu visu ņem un brauc, bet ne par to, bet tas, ka pietrūka to tuvinieku klātesamības laiku. Tad zvanēja māsa, tur meitai māsīcas un arī dēlam, kurš piedzima 3 gadus vēlāk, ja, pēc Agneses. Un tad pēc dziesmīšiem bija tāds klikšķis, ka mēs tā saskatījāmies un teicām, jālaiž atpakaļ. Un tad būtībā pusgadu pēc tā lēmuma mēs bijām jau atpakaļ. Jo par to uzņēmumu, kā mums radās Sietspiedes darbnīca, jo sākums ir mans tētis, kas kopš es sevi atceros ir nodarbojies ar Sietspiedi, viņš ir beidzis Mākslas akadēmiju. Un tad mēs ar māsas ģimeni nolēmām, ka mēs viņam uztaisīsim viņa darbnīcu Sietspiedes. Un tā viņš darbojās Latvijā, un mēs dzīvojam vēl Norvēģijā. Un meklējam viņam klientus, menedžējām visu juridiskos jautājumus, tā kā man juridiskā izglītība, un tad visus juridiskos jautājumus un tā darījām attālināti, sūtījām viņam darbiņus un meklējām klientus, kas bija no diasporas, kori un tāpat deju kolektīvi. Un vispār mums palika ļoti interesanti pašiem arī. Braucām, kad mēs bijām Latvijā, tad mēs gājām īso kursu Sietspiedē, ar kladīti sekojām tētim. Sačakarējām ļoti daudz sietus un emulsijas, un teicām, viss var iziet ārā, tagad mēs darīsim. Kā tad mums ritīgi sanāca pirmie sieti, tā ka, tas tikai caur learning by doing, ja, tās ir mācies darot tikai, Un tad, tas arī bija viens no momentiem, kas lika mums tomēr atgriezties, jo tā attālināt grūti, kaut kādas lietas var, bet ja tu neredzi ko tu gala klientam esi nosūtījis, tad ir visādas tādas tomēr lietas, ko gribās uz vietas darīt. Tas arī sapratām, vai metam to lietu malā, vai metamies paši iekšā un 100%, un attīstam jo citādāk arī strādājot tur, man bija tā kā 3 darbi, gandrīz vai viens darbs, ko es darīju algot darbu tur, tad es paralēli menedžēju Thinkprint lietas un vēl paralēli deju kolektīvs. Tad sapratām, ka reizē ar to emocionālo, reizē ar tuvinieku klātesamību, kā arī uzņēmumam būtu jēga, ka mēs bliežam ar 100%. Tad teikt, visu nopelnīto naudu sanāca ielikt iekārtās, plus vēl mēģināt uzturēt pie dzīvības Covid laikā, kurš nebija plānots galīgi. Jo atbraucot, mēs iestājāmies inkubatorā, paldies Kuldīgas inkubatoram. Baigi labi tur Zane, Līga, Rimants, uzturēt to tādu. Inkubators mums ļoti palīdzēja, tā ir ļoti, ļoti tāda, tagad gan mazliet savādākā formā, bet Mums vajag dot stimulu, tādu mazs kurbulus, ka nepadodās, viss tur būs forši, tur mācības, apmācības, joprojām ir kontakti ar tiem cilvēkiem, kas mums apmācības vadīja. Tas, kas biedē parasti cilvēkus tādas formalitātes visādas, ka tur atskaits jādod un tam līdzīgi, bet tas noteikti ir tā vērts. Tālūk, un tā mēs 2 gadus Skrundā kopā ar visiem Covidiem noturējāmies arī uzņēmumu. Drukājām maskas. Daudz. Kā saka, iespējas ir, ka mūsu jaunākā iekārta, ko mēs esam nodevējuši par sudraba bultu, arī ar lielu atbalstu un projektu. Un tā ir no kaut kā maziņa, ko tu sāc pirms laika un nedomā, ka tā izvērtīsies. Mūsu oskarotais kaķītis, kam mēs arī oficiāli drukājām. Jūs nesat flow kreklu, iespējams, tas ir drukāts arī pie mūsu darbnīcā. Ja?
Tā kā iespējas ir jāmēģina tās atrast un jāmēģina tās realizēt, jo bieži vien jau tā laika ir pa mazu un lai visas tās iespējas sameklētu un realizētu. Bet to var. Jādara. Nu jā, un tad mēs atbraucām. Zane ielika Faceītī, Facebookā ielika sludinājumu. Meklējām Ikšķilē darbnīcas telpas. Cik tev tajā pašā dienā parādījās? Šīs telpas. Un Ikšķile, kurā dzīvo Zanes māsa. Nu, tik skaistā vietā, pie Daugavas. Tuvu Rīgai. Baigas smuki. Bērniem viss ir tuvu. Nodarbības tepat, skolas tepat, bērndārs tepat. Nav sastrēgumi. Izņemot 8 no rītiem ap skolas apkaimi. 15 minūtes. Bet viss ir tuvu, jā. Mēs varam atbraukt pie klientiem, klienti var atbraukt pie mums, kā jūs redzējāt, jā, tikko atbrauca un tuvu vilcienu satiksme. Meita nu jau ritīgi liela un brauc uz Rīgu mācīties. Dēls pats uz basketbola treniņiem. Mums ir rokas brīvs drukāšanai. Nu, viss ir pieejams. Jā. Forši cilvēki. Ko vēl? Tuvinieki tuvu, Salaspils tuvu, Ogre tuvu, viss tuvu. Ritīgi. Vēl viens. Agrāk no Skrundas, lai aizbraukt kaut kādu uz Cēsīm, Siguldu, vēl nedoties Rujienu. Ārprāts, tu entie 100 km, tagad tu skaties ar kartē, visur. Lietuva, Igaunija, tur Rujiena, Liepāja, tā kā pa vidu forši. Latvijai. Man liekas, ka laba pozīcija novietojums, lai varētu visur pietiekoši ātri tikt, ja vajag. Par to vai atgriezties noteikti. Es jau teiktu, ka ja ir kaut nedaudz tā doma prātā, tad es saku, brauciet atpakaļ uz Latviju. Jo man šķiet, ka Latvijā ir forši, ka ir ļoti daudz iespēju, ja tu dari, ja tu centies, protams, salīdzinot ar Norvēģiju, varbūt valstī kopsumā ir mazāk naudas, un līdz ar to arī cilvēkiem varbūt ir kopsumā mazāk naudas. Bet ir ļoti daudz iespējas, un to, ko mēs darām šeit, es nezinu, man šķiet, ka mēs nevarētu izdarīt Norvēģijā. Noteikti, jā, jo tas, ka mēs bijām tur, mums radīja iespējas kaut ko organizēt, kaut ko darīt tādu, ko mēs nebūtu darījuši tajā laikā Latvijā. Tur taisīt kaut kādu koncertu vai Jāņu svinības, organizēt kaut kādai noteiktai grupai. Tas foršu pieredzi iedod, un pēc tam atkal saproti, ja tu gribi savu, turpināt vai iesākt, noteikti Latvijā ir ērtāk. Pirmkārt, tu ļoti labi zini valodas, tu zini cilvēkus, kā viņi reaģē, jau ir kontakti un ir lietas, teiksim, tas pašs inkubatori un citi LIA atbalsta mehānismi, kurus var izmantot. Ir sanācis izmantot arī un veiksmīgi jā. Un noteikti, ja runā par bērniem un par atkal iedzīvošanos, mēs atbraucām pēc 10 gadu prombūtnes. Un iespējams, ka tas ir saistīts ar to, ka mums noveicās ar audzinātājiem un skolām un tam līdzīgi, bet man liekas, ka baigi īzī bija. Jā, tāpēc jau mēs braucām uz to manu dzimto pilsētu Mazo Skrundu, lai apmēram saprastu, ka tur vieglāk ir sarunāties tādā. Es nezinu, kas ir tad, kad ir pusauģi bērni, bet tā kā mums bija viens bērns, bija bērnu dārznieks vēl, un meita bija 1. klase, viņa tieši atbrauc uz 1. klasi. Bergenā paspēja 1. klasi, jo tur no 6 gadiem iet, un Latvijā arī 1. klasi. Bija jau arī lietas, protams, ir vēl joprojām lietas, pie kā ir jāpierod, kas, ko tu esi redzējis, ka var notikt savādāk, un šeit tu redz, ka mazliet tas padomju mantojums ir. Bet ja ļoti grib atbraukt, un ir pie kā atbraukt, un ir kaut kāds doma, iespēja ir, darbu atrast var, vēl labāk, ja pats kaut ko dari, ja? Tad darīt brīvas rokas. Ja vēl esi iemācījies
tā brīža mītnes zemes, vai kā mēs varam to nosaukt, valodu, piemēram, mūsu gadījumā Norvēģi, arī noder, ja pēkšņi tev visi krāsu plaukti sagāžās un krekli, nezinu, sadeg, tad heisā. Līdz 10 gadiem bērns var mierīgi atceļot atpakaļ un nejust diskomfortu, ka ir jau pazaudēti draugi un tā, kā vieglāk adaptēties. Tas arī ir, tas ir svarīgi, lai bērniem ir forši. Līdz ar to, ja bērniem forši, mums pašiem forši un vajag tikai bliest. Centrs ir visur reāli. Tev nav jādzīvo Rīgā, lai būtu centrā, dzīvo ikšķi, lai tu esi centrā, Latvijas centrā.